Tā jau runāt vēl ļoti ilgi un tikt visādās tēmās, bet es gribējām parunāt arī par to, kas ir izdarīts pēdējā gada laikā, jo tagad tuvojas ziemas saulstāvji. Jā, gadu mija. Tas ir šī gada noslēgums, nākamā gada sākums. Tā vismaz var teikt, vai ne? Jā, tā daudzās tradīcijās. Pastāstīt, kāpēc tas ir būtiski, kāpēc vispār vajadzētu kaut ko reflektēt par to gadu, kas ir pagājis tikko, un ko uz jauno gadu vajadzētu darīt. Tā bišķiņ. Jā, principā, kā tu pats arī pateici, tad tas ir gadu teiksim, noslēdz vecais kaut kāds cikls, sāksies jaunais cikls. Principā tie cikli slēdzās, jo tur daudzas reizes gada griezumā, ja mēs tur svinam tos dabas svētkus, ja katru reizi tur tie ir dažādi cikli, kas noslēdzās katrs savā laikā, ja, un tad tagad it kā ir tas, teiksim, tas pilnais cikls, kas noslēdzās, ja, nosacīt, ja mēs skatāmies pēc dabas pirmelementiem, ja, tad tagad uguns elementi izslēgšanās laiks tuvojās, ja. Lūk, un attiecīgi, jā, kāpēc tas ir svarīgi? Svarīgi tas tāpēc, ka tu vienkārši apkopo tos savus resursus, informatīvo bagāžu, sapratni par to, kas ir padarīts. Jo, ja mēs to regulāri nedaram katru gadu, katrā tur, nezinu, ciklu noslēgumā, jā, tas nozīmē, ka mēs dzīvojam bezjēdzīgi un bezmērķīgi dzīvi. Tad tev, kad normālam cilvēkam ir vajadzīgs kaut kāds atskaites punkts, kur viņš bija, kur viņš ir šodien un kur viņš ies rītdien. Kurien dosies rītdien. Un tad tā datu apkopošana, jā, vai informācijas apkopošana ir tas, ka tu izvērtē, cik produktīvs vai neproduktīvs bija tev šis te gads, ko tu paveici, kādas izmaiņas, kādi varbūt tur ieguvumi, kādi zaudējumi, kādi trūkumi tur izprastie un vēl kaut kādas lietas, jā, un tādā garā. Ja man runāt, teiksim, tā par skolas gaitām, kas mums skolā bija, tad šis gads bija diezgan tāds arī bagātīgs gads. Principā diezgan sen nebija tik ražīgi gadi, ja, kā šitas skolā, ja, tādā ziņā, kas bija ilgāku laiku dzīvoja visu laiku uz vecajiem augļiem, ja, tā kā, kas bija tur sataisīts tāda vesela čupa ar lekcijām pa dažādiem kursiem, ja, un tad tagad es šī gadā uztaisīju vēl. Es kaut kā skaitīju, cik tur bija 10 vai 11 jaunas lekcijas šī gadā iznākušas, ja, pa tēmām, kas ir saistīts, tas ir jauns kurs, beigās noformēs tāds attiecību un ģimenes kurs, ja, kur es runāju tieši par vīriešu sievietes attiecībām, ģimeni, par tām lietām, kas to visu ietekmē, kā to visu mainīt, uzlabot, sakārtot, visas tās lietas, ja. Kādā veidā tas darbojas, par cik tas pašam bija aktualizējusies šī tēma kaut kādā gada sākumā, ja, tad līdz ar to es arī šo te kursu principā uztaisīju, ja, tas pakāpenis, tā zināšana nāk tā, kā lai saka, zināšana ir daudz, bet laiks to uzlikt uz papīra un izstāstīt citiem, tas atkal prasa laiku, ja, kad, un tādu kā plānošanu, kad tev būs laiks to nodarboties, tur saorganizēties, savākties un tā. Lūk, bet, jā, tad ir uztaisīts tādas lekcijas, man liekas, ka 11 es tur kaut kad skaitīju, ja, jaunās. Var ar viņām iepazīties tur skolas lapā un tā tālāk, ja, tur tas viss ir redzams. Pēc tam bija visādi pasākumi, kā jau katru gadu arī šogad mēs dabas svētkus esam svinējuši ražīgi, ja, tad šogad ieskaitot tos, kas tagad būs 22. ko mēs sagaidīsim saulstāvus, ja. Mums kopā 6 dabas svētki nosvinēt, 2 izlaisti sanāk, ja, kaut kādā apsvērumu pēc, vienkārši vienos es zinu, ka es pats nebiju Latvijā, tā kā bijām tur siltām zemēm aizbraukuši. Un otros, kas tur otriem otrs mēs vienkārši cik nelielā kompānijā, tur 4 sagaidījām. Tā tur nebija nekas beigi tāds uztaisīts. Jā, tā kā, lūk tā. Tā kā, principā, tādas lietas. Tā vēl sen nebija bijis nevienās šitajās te kaut kādos festivālus, tad šogad es pabiju tur 9 sauļu nometnē. Tad bija Zevērtiem vēl aizbraucis, 9 sauļu otrā nometnē, ja, kur arī lasīja lekcijas, tur pasniedz tur fiziskos, praktiskos kursus, tur vingrošanas, kazaku tradīcijās, enerģētisko centru aktivizēšanu un tā tālāk, ja, tur stiepšanas prakses, dinamiskās stiepšanas un vispārējais ķermeņa, elpošanas un visādas citas lietiņas.
Jā, un paralēli viss tur konsultācijas, fiziskās procedūras, tur ķermeņa korekcijas, tur jau meiho un Sibīrijas kazaku masāžas, vēdera masāžas vai viscerālās masāžas. Viss kaut kas tāds. Salidojums mums bija skolas šogad arī, tā kā mēs pagājušā gadā izlaidām, tad šogad notika, un man likās tā ļoti, ļoti forši, tu arī pats bija klāt, jā, tā kā likās ļoti, ļoti draudzīgi un forši mēs tur sanācām kopā. Lūk, tad kas vēl bija mums tāds? Neatceru. Vēl noteikti kaut kādi pasākumi, aktivitātes bija, daudz kas vispār bija. Tas tieši ar skolu saistoties. Jā, tieši ar skolu saistoties tādā ziņā. Kā tev pašam šīs gads, ja tu man tā pajautāji par skolu, kas tev par šo gadu izmainījies, jo mēs ar tevi esam šogad tikai iepazinušies arī, tāpēc man tāds interesants jautājums, jo es tev iepriekšējos gadus nezinu, bet kas tev šogad noticies ir, kā tev kaut kas ir pamainījies vai kas jauns atnācis dzīvē? Jā, kad mēs iepazināmies, varbūt pavasarī šajā gadā. Nē, ja salīdzinu tieši gada griezumā, es atceros, tieši pirms gada es biju tādā ļoti dziļā bedrē, diezgan tādā. Kādā ziņā dziļā bedrē? Visādas tur emocionāls problēmas, nesaprotu, ko tur daru dzīvē un tā un šitā. Skatoties tagad gadu vēlāk, es joprojām nevarētu teikt, ka es konkrēti saprotu, ko es daru, bet man šķiet, ka man daudz konkrētāks virziens izveidojies, ko es daru, ko es gribu sasniegt. Tā pamazām kaut kādas puzles gabaliņu liekas kopā. Skaidrība daudz lielāka par lietām palikusi. Kā es iepriekš minēju to piemēram, ka es tagad jūtos kā ejot pa tumsu, bet es jau varu saprast, kas tie pa priekšmetiem tur ir. Ar kuriem, kurus tu satāsti, ja? Ko var satāstīt? Gaismu gluži varbūt nevar iesdegt gluži uzreiz tā. Bet, Bet ir virziens. Jā. Daudz, teiksim tā, daudz aktīvāku dzīvesveidu esmu sācis piekopot. Varbūt ne fiziski tieši sportojot, bet vienkārši kaut ko visu laiku mēģinot darīt, gan darbs aktīvāks, naudu vairāk saņemu, tā arī varētu teikt, tagad es spēju, teiksim, 2 cilvēkus uzturēt, vēl suni arī. 3 cilvēkus. Un es pirms 3 gadu, ja mēs runājam pa gadu, bet pirms 3 gadiem bija tā, ka mani meiteni uzturēja principā pilnībā. Tas arī, tā bišķiņ pamainījās, apgriezās. Tas ir normāli, jā. Tas ir nevis normāli, tas ir ļoti labi, kad vīrietis, teiksim, spēja gadu laikā izmainīt tik radikāli. Cik radikāli? Man bišķiņ vairāk jāpareflektē vēl, cik tas ir radikāli, vai es tiešām esmu. Es izdarīju, cik labi es varēju, kam tagad tā teikt, pēdējās dieniņas, un tad jāsāk jaunais gads, jāsaplāno, jāsaprot, kas ir, kur tālāk doties, kā kaut ko realizēt. Skaidrs. Man liekas, tas pats svarīgākais jautājums, vai tu esi apmierināts ar gadu, kas tev pagājis. Ja man prasīt par to manu gadu, kas ir pagājis, es esmu vairāk, teiksim, vai mazāk, kaut 80% es esmu apmierināts ar šī gada rezultātiem, kas man ir pagājuši. Tā kā jautājums tas pats arī tev, kā tev izskatās, vai tev gads bija labs vai apmierinošs vai kā? Ņemot vērā, ka es pagājušo gadu neko neplānoju, es šogad padomāšu, vairāk vai mazāk mēģināšu tā atskatīties un izskatīties tālāk, bet tad es īsti neko neplānoju, man nav ko tā salīdzināt, bet skatoties no šī pozīcijas, es teiktu, ka ir ļoti liels gandarījums par to, kur esmu nonācis, jo visas tās zināšanas, viss tas kaut kādā mērā ļauj man dzīvot labāk, ar mazāk ciešanām. Protams, ir daudz vēl visādas problēmas, kuras es gribu risināt, varbūt nevar tik ātri, kā gribētos, bet es noteikti uz to tiecos. Jā. Kaut kā tā aptuveni. Katrā gadījumā labi, ka nav sliktāk nekā pirms tam bija. Tāpēc kā minimums sliktāks nav gads. Es atceros, man liekas, ka tieši kaut kad ap tiem salstājiem ziemas es te uzrakstīju ēpastu. Es gribu lekciju kaut kādu noklausīties. Es tur šaudījos no vienas vietas uz otru, trešo, nevarēju saprast, ko darīt, kur mācīties, kaut ko vajadzēja, bet nevarēju saprast. Un tad es tu man atbildēji. Bet es neatceros. Atbildēju, jā, bet es tālāk tev neatbildēju, jo es sapratu, es negribu šitajā īsti vēl
It kā man likās, ka es zinu labāk, ķipa, šitais jau tur neko tur. Nu tā tiešām bija, es esmu savā tur virzienā kaut kādā garīgajā, tur viss labi. Bet pats mājās sēžu tur raudz, skatos seriālus nakti, kaut kā tā, gan, ne uzreiz, ne kopā, bet, Jā, saprotu. Tas jau ir tas, ko es teicu arī sākumā, ko es biju redzējis, ka cilvēki šodien par to garīgumu saprot pavisam kaut ko citu, kam nav nekāda sakara reāli, manā skatījumā ar to garīgo izaugsmi. Jā, viņi ir lasījuši gudras grāmatas un vispārējo, bet reāli dzīvē praktiski tas nedod nekādu, vēlamo rezultātu viņam. Un par to ir tā bēda lielāko, man liekas, šodien. Tieši tāpēc tā skola bija, manā skatījumā ir vajadzīga, ja cilvēks grib kaut ko mainīt, un viņš ir gatavs. Protams, skola pati par sevi neko nedod, ja cilvēks pats nav gatavs kaut ko strādāt ar sevi, mainīt, ielikt kaut kādas izmaiņas un vispārēji. Bet vienkārši tas, ka ļoti daudz šodien tie, kas tur sevi uzskata par garīgiem kaut kādiem tur, virzītājiem, skolotājiem vai vēl kaut ko, viņi citreiz virza tos savus ne skolnieks vienalga, kā teiks, tos, kas pie viņiem nāk, virza viņus tieši vēl dziļākā purvā iekšā, ko es ļoti bieži saskāries. Tā kā redzot, kādas tur tās tēmas notiek un risinās. Sevišķi šodien tāda mode ir. Tagad katrs, kurš ir izlasījis kādu grāmatu, viņš ir garīgais skolotājs, principā. Es tā skatos, piemēram, tās lietas, kur es biju bišķiņ vairāk iedziļinājies, iepriekš mēģināju tur kaut ko, viņas paši par sevi noderīgas. Bet tās lietas ir kaut kur šiten, es tajā brīdī biju šiten. Un kā es varu, to visu saprast, jo es mēģinu, lasu daudz, uztver informāciju, bet tas sanāk, kā teikt, mentālā līmenī, vai kā tas ir, kur rodās tā problēma, kāpēc to informāciju nevar tā paņemt un viņi tev tur iedot to garīgumu un visu to. Tāpēc, ka to, ko mēs sākumā runājam, tad ir jāiet pakāpeniski līdz tai augšai, Un tagad tu uzies līdz augšai, tev jau nebūs vairs jālasa tā grāmata, kur tas rakstīts, un man pat liekas, ka tas ir tāds viltus gājiens iedot kaut kādu informāciju cilvēkiem par kaut kādiem augšējiem līmeņiem, zinot to, ka viņiem līdz tiem līmeņiem nekad netiktu, jo viņiem netiek ar saviem pamatiem galā. Un tas vēl rada lielāko ilūziju par to garīgo izaugsmu un attīstību. Cilvēki tur salasās gudras garīgas grāmatas, un viņš domā, es jau visu zinu, es tur garīgi attīstīts, tur nav viss kaut kas, bet viņam reāli, tā kā es teicu, ka viņam fiziskās problēmas nav vēl atrisināts, par kādu garīgu attīstību viņš var runāt tur, ja viņam fiziskais ķermenis, tā kā nepakļaujās viņam, viņš ar savu apziņu nepārvalda savu fizisko ķermeni. Tur tas arī ir, ka tu pats arī pateici, ka tas no augšas, kaut kāds no augšējā plauktiņa tev iedots kaut kas, ko tu nezini, kā viņu izmantot savā ikdienā, vai nespēj. Tiešām, tad es jau nesapratu to, tagad es saprotu, ka, kur es patiesībā esmu, es vēl varu pieminēt par to, kas par šo gadu ir noticis, ka es vairāk un vairāk saprotu, un jo es vairāk saprotu, cik es patiesībā esmu zemā līmenī attīstības. Tā kā lielākā daļa sabiedrība šodien arī ir, ne jau tu viens pats tur esi. Mēs visi esam kaut kādā, tādā ļoti zemā līmenī, un tas, ka mēs te runājam... Kurš zemākā tikai? Kurš zemākā, sacenšamies. Bet tas, ka te daudzi man vienkārši citreiz tā ļoti iepriecina pēdiņās, tā kā sasmīdina precīzāk, kad tur sāk runāt par kaut kādām super, garīgajām mīlestībām, par vēl kaut ko, un cilvēki saprot, ka cilvēks pat nesaprot jēdzienu mīlestību, ko tas nozīmē. Un viņš runā par kaut kādām garīgajām mīlestībām, par kaut kādām dvēselēm, par gariem, par tur vēl kaut ko. Jēdzieni jau katram ir savs. Un būtu jau labi, ka būtu jēdziens savs, bet ir tas, ka tu viņam pajautā konkrēti, pasaka, kas ir mīlestība, un tad viņš tur izplūst kaut kā, tur mēģina kaut kādus salikt kaut kādus vārdu virknējumus, pats var redzēt, ka nav iepriekš par to aizdomājies, kas tas tāds ir, un tad viņš vēl operē ar tādu jēdzienu tur, garīgā mīlestība, vai kaut kāda absolūtā mīlestība, kas ir absolūts, kas ir mīlestība, priekš noskaidro savā dzīvē, un saprotu, šitādas te muļķības ir pilna šodien, ne tikai Latvija, bet visu pasauli, man liekas, teiks tā, paskatos, un man tas liekas ir tāds baigais absurds, ka cilvēki dzīvo tādā milzīgā ilūzijā par to, kur viņi atrodas. Ja viņi saprast, kādā dziļā bedrē, kā tu teici, viņi šobrīd atrodas, domājot, ka viņi jau ir kalngalā uzkāpuši, tad varbūt sāktos kustība kaut kur, jo šobrīd ir, diemžēl, tā stagnācija. Es vienmēr arī praktiskajos kursos stāstu, tu labāk sevi novērtē zemāk,
nekā augstāk. Jo tad, ja tu būsi sev novērtējis zemāk, tev būs lielāks potenciāls uz izaugsmi. Jā, tev būs, kā lai saka, vairāk enerģija, vairāk kur tiekties, uz ko tu uzreiz pieliksi lielāks piepūles, lai virzītos uz priekšā. Ja tu saki, es jau esmu augšā, šitie tur neko neviens nesaprot, es viens pats gudrs esmu. Jā, un ja tu tā nostājies, uzreiz tev viss stop apstājās, tev vairs nav nekur, kur virzīties, jā. Tu jau esi sasniedzis kalnu galu, jā, tu jau esi tur pats gudrākais un skaistākais šajā pasaulē, jā. Jā, bet tu pats bieži saki, ka tu esi ļoti daudz lietas izpratis, un tāpēc tu vairs neiedziļinies daudz kur. Kur es neiedziļinos, bet tas ir dabīgs process, man tajā vairs nav jāiedziļinās, jo tas man vairs neskar tās lietas. Es redzu, ka tās lietas skar citus cilvēkus, ja man cits cilvēks pajautājis, viņam var atbildēt. Bet es tajā vairs es varu atbildēt pat neiedziļinoties tajā. Man cilvēki kaut ko pajautājis, viņam uzreiz var atbildēt, kur ir problēma. Protams, lielākā daļa to nepieņem, tā, kas viņiem atbild, tāpēc, ka viņi neredz to lietu, viņi neredz kopsakarības tajā visā. Un tur ir tā problēma, tad viņš aiziet izlasa gudras grāmatas un domā, nē, tur ar mani nav nekāda sakara, tas ir kaut kas cits tur nav tā kā vajag, jā. Tāpēc tur tas ir tās problēmas. Jā, bet patiesībā jau viss tas nāk no mums ārā. Viss, kas ir mūsu veselība, viss, kas ir mūsu kaut kādiem iekšējiem stāvokļiem, emocijām un viss pārējā, ar ko mēs netiekam galā, jā, tad tas viss nāk no mums. Viss kaitīgākā, man liekas, ir tā doma, ka ar mani kaut kas notiek, kāpēc ar mani kaut kas notiek tā un šitā, un viss ir slikti, ka kaut kāda slimība atnāk vai slikta situācija, es šito arī tagad tā viena no noderīgākajām mācībām, ka nekas nav nejauši, un ka ar mani notiek kaut kāda, piemēram, veselības problēma, un ka jāmeklē uzreiz kaut kāds risinājums vai kaut kāda vismaz izpratne par to, kas tas ir, jo tas nav maģiski kaut kur radies, un no nekurienes. Tu pats to esi izveidojis priekš sevis. Visas veselības problēmas mēs paši sev radam. Tā skaitā pat nevis vienkārši kaut kāds veselības, arī traumas mēs sev paši radam. Jā, izņēmums ir bērni, kas ir vēl nepilngadīgi līdz pubertātes sasniegšanai, nevis nepilngadīgi, ja? Tad viņu problēmas rodās ļoti lielu tiesu pateicoties vecākiem. Tur, kamēr maziņš vairāk dēļ māmām, ja, tur tā emocionālā saikne vairāk ar māmām viņiem ir. Un tad, kad viņš bišķi paaugās, tad jau no tās socializēšanās tur aspektiem, jā, ko tur tēvs ir ielicis kaut kādu zināšanu, izpratni, kā pareizi sabiedrībā uzvesties, tad no tā arī viņš iegūst problēmas, jā, no tā, ko viņam vecāki ir ielikuši iekšā, jā, sākotnē. Bet tā, tiklīdz tu esi, kā lai saka, sasniedzis to savu dzimumu briedumu, jā, tā principā visu tu veido pats sev. Ja? No tā brīža, kā tu sasniedz dzimumu briedumu, tu nedrīkst, tev vairs nav jāvaino savu vecāki. Ja? Bet kā mums sabiedrībā ir, mums pilnīgi pretēji, ja? Līdz brīdim, kamēr bērns nav sasniedzis to dzimumu briedumu, viņš pat nespēja iedomāties, ka viņš varētu vainot tur mammu vai tēti kaut kur, tāpēc, ka viņš jūtās kā vienots ar viņiem. Dzimumu briedums tā ir atdalīšanās, ka tu kļūsti jau par individu. Ja? Nevis jau par personību, bet par individu. Un tagad tu esi indivīds, tu atdalies no saviem vecākiem un sāc turpmāk vainot viņus. Un viņi vainīgi, viņi šitādi, viņi man tādi, viņi man šito nesaprot, viņi to nesaprot un tā. Un tas liecina par ko? Par to, ka vecāki nav mācējuši audzināt pareizi to pēcnācēju. Tā vainošana varbūt pat neatklāt, viņi tāda fonā visu laiku sēž. Protams, jā, tad upura loma un viss pārējais, es esmu tāds nabadzīņš, man apbižoja un viss slikti ir apkārt. Jā, tā kā, un tas jau arī ir tieši tas pats, tas neapzinātā dzīves gājuma rezultāts, jā, kaut kāds, jā. Un tāpēc, grozies kā gribi, viss jāsāk ar sevi, pirmām kārtām saprast, kas tad tu esi, vai tu esi cilvēks, jā, vai kas tu tāds esi, jā, šajā pasaulē, jā, un tad kas ir dzimta, savas saiknes ar visiem tur senčiem, radiem, vecākiem vispārējiem. Un tādā veidā. Tā kā, jā. Īsumā kaut kā tā saruna izvērtās. Lūk, un kā jums skatītāji, kādi jums šis gads pagājis ir, ja jūs skatāties mūs? Kas jums par labiem rezultātiem ir bijis šī gadā? Vai gads bija pozitīvs, labi noslēdzās, vai tomēr nākamais gads būtu jāsāk plānot produktīvāk, jā? Tā kā, tad ieteicams to sāk darīt tagad vēl pirms
pirms nākamais gads ir sācies, ja, tā kā vajadzētu saplānot savu gadiņu nākamo uz priekšu un izvērtēt šī gada ieguvumus un zaudējumus, ja, kaut kā tā.